Ūdens riņķojums dabā, ko sauc arī par ūdens ciklu, atspoguļo ūdens nepārtraukto apriti Zemes biosfērā. Ūdens, ko mēs zinām, var būt trīs dažādos agregātstāvokļos – šķidrā, cietā un gāzveida. Piemēram, ledus, kas ir ūdens cietā stāvoklī, sasalst zem 0 grādiem pēc Celsija, savukārt tvaiks, kas ir ūdens gāzveida stāvoklis, veidojas ūdenim iztvaikojot jau sākot no 0 grādiem pēc Celsija. Pamatojoties uz šiem ūdens stāvokļiem, ūdens riņķojuma cikls sākas ar iztvaikošanu, kad ūdens no ūdenstilpēm, zemes virsmas, augiem un dzīvniekiem pārvēršas par tvaiku un pievienojas atmosfēras hidrosfērai. Kad tvaiks sasniedz atmosfēras augšējos slāņus, tas kondensējās, veidojot mākoņus, kas ir svarīga sastāvdaļa šajā ciklā, jo mākoņi var pārvietoties lielos attālumos un pārnēsāt milzīgas ūdens masas. Tad šie mākoņi noved pie nokrišņu veidošanās, piemēram, lietus, kas pēc tam nonāk atpakaļ uz Zemes. Sasniedzot Zemi, daļa ūdens iesūcas gruntī procesā, ko sauc par infiltrāciju, un kļūst par pazemes ūdeņiem, kas var uzkrāties iežu porās, plaisās un pazemes tukšumos. Citas ūdens daļas, piemēram, no ledājiem vai sniega, plūst atpakaļ uz upēm, ezeros, jūrām un okeāniem, turpinot ciklu. Visā šajā procesā notiek enerģijas apmaiņa. Piemēram, iztvaikojot, ūdens uzņem enerģiju no apkārtējās vides, atdzesējot to, bet kondensējoties, atbrīvo enerģiju, sasildot vidi. Šī enerģijas dinamika ietekmē mūsu planētas klimatu. Tātad, ūdens riņķojums dabā ir nepārtraukta ūdens aprites sistēma Zemes biosfērā. Galvenie posmi šajā procesā ir iztvaikošana, kondensācija, nokrišņi un iesūkšanās. Ūdens var būt trīs agregātstāvokļos – šķidrā kā upēs vai okeānos, gāzveida kā tvaiks un cietā kā ledus. Šis cikls iekļauj arī enerģijas apmaiņu. Piemēram, ūdens pārvēršas par tvaiku, kad saņem enerģiju, bet kondensējas un kļūst par ūdeni vai ledus kristāliem, kad enerģiju zaudē. Šis enerģijas apmaiņas process ietekmē apkārtējās vides temperatūru un līdz ar to arī klimatu. Un šis ir vēl viens iemesls, kādēļ visiem tas būtu jāzina.